Tuvojoties vasaras beigām, visiem skriet gribētājiem vēl ir iespēja piedalīties vairākās nopietnās un mazāk nopietnās sacensībās. Vairāk par tām stāsta Edgars Bārbaks. Skriešanas sezonu Latvijā daudzi noslēdz ar Valmieras maratonu, kas reizē ir arī Latvijas čempionāts šajā distancē. Valmierā starts tiks dots tieši pēc mēneša, un šo sacensību neparastākā distance ir pāru skrējiens. Tāpat tradicionāli tiek piedāvāts arī īsāks distances par maratonu, bērnu skrējiens un nūjošanu. Ir arī kaut kādas izmaiņas. Mums ir, kā jau redzat, nosaukumā ir izmaiņas Sportlat Valmieras maratons, un ir arī izmērīta un nosertificēta jauna maratona trase. Labu spēku pārbaudu pirms Valmieras ik vienu sagaida Meža parkā, kur 12. septembrī notiks Nike Rīgaran 10 km skrējiens. Turklāt visi ienākumi no dalības maksām tiks novirzīti labdarībai Ziedot LV. Taču pavisam nedaudz ir atlicis līdz gada otrajam lielākajam skriešanas pasākumam Latvijā, proti Okārtas nakts skrējienam, kas pērn pulcēja ap 4000 skrējēju, un šogad ir vēl skaļāks un krāsaināks. Tas notiks jau šajā nedēļas nogalē, sestdienas naktī tieši pirms svētku salūta. Edgars Bārbaks, Raids Valters, LNT. Vakar Rīgā noslēdz